Vai tu vari uzminēt, kas šis ir? Kas tas tāds ir? Tas kaut kāds NFC droši vien kaut kāds... Jā, NFC saistīts, bet vai tu vari pateikt, kas tāds ir? Nu, maciņš droši vien kaut kāds, ne? Cietais. Jā, tieši tā. Īstenībā, cik viegli mūsdienās ir tā kā... Pieliec pie telefona un... Jā, cik viegli, nu, es jau redzēju saviem skatītājiem TikTokā un arī šeit man tākas kamerā var redzēt, cik viegli īstenībā ir izmantot pēc tam paņemt līdzi, nu, kā pieņems, iedomājies, tev būtu 5 bitcoini, ja? Tev tur, rup sakot, 500 000, ja? Vai tu varētu lidostā pārvest somā 500 000? Ja? Šeit, reku, tev makā stāv tavs, tad šis ir saucamais Hardwell wallet, šis ir Tangent wallets, kur mums arī kripto numur 1 ir sadarbība ar Tangent wallet, mēs esam dabūjuši, un kurā tu mierīgi glabā kriptovalūtu. Principā, kriptovalūta pati glabājās uz blockchaina, šī ir tā kā atslēga, lai piekļūtu tai kriptovalūtai, un viss tiek kontrolēts caur telefona aplikāciju. Telefona aplikācija, tu noskanē šo kartiņu, tu tiec iekšā šajā te pie savām kriptovalūtām, un tu tālāk var darboties. Viņam ir tā, ka viņam nāk komplektā 2 vai 3 kartiņas. Kāpēc 3? Tāpēc, kad tu katru kartiņu noglabā savā vietā, gadījumā, ja tu pazaudē, lai tu tiec klāt savai naudai pēc tam. Ja? Un Tangent walletam pat ir gredzens, kur tu uzliec pirkstā, un tu pat nepateiksi, ka viņam... Tas gredzens? Nē, šis gredzens nav. Man pašam nav. Var iegooglēt, paskatīties Tangent wallet, viņam gredzens melnā krāsā. Man nav pašam gredzens.